Īpašs, pat maģisks notikums baznīcu naktī tika sagaidīts Īles baznīcā, kura ilgus gadus Ceļmalas uzkalniņā stāvēja tukša un nemanāma. Pārdzīvojusi karu postažu, kalpojusi gan kā dievnams, gan kā vairāku ģimeņu dzīvesvieta, gan kā vienkārši saimnieciska ēka, līdz it kā pavisam nejaušs ceļinieks, kuram patīk ar draugiem spontāni un neplānoti apceļot Latvijas nelielos ciemus, pamanīja šo baznīcu. Brauc garām un nebija vēl salapojuši koki, un viņi varēja pamanīt, tagad, ka salapojuši, tad viņi ir drusku paslēpusies un iegājām iekšā, tukša baznīca, uzzināja vēsturi, sazināja mācītāju, sapratu, nekas nav noticis, un man likās, ka kaut kas ir jādara. Es biju domājis vienkārši koncertu koru vietā, kur sen nekas nav noticis, bet tas ir izvērties par tādu milzīgu gandrīz vai akciju, un izskatās, ka vietējie un draudze grib šo dievnamu sākt atjaunot. Vai tā sagadīšanās vai dieva griba, bet cilvēkiem patīk teikt, ka visas lietas notiek īstajā brīdī un ar īstajiem cilvēkiem. Vai tā ir Īles baznīcas īpašā aura vai telpa, kura ir baudījusi klusuma klātbūtni vairāk kā 50 gadus, vai kora dziedājuma burvīgās skaņas ik katrā dievnama mūra gabalā? Protams, katra telpa ir jāiedzied, un šeit ļoti ilgu laiku nekas nav bijis, un mēs izdziedājam visus stūrus, un tāpat tās arī tai tornijā Kristīna Gailīte dziedājumi. No jauna atvērtās Īles baznīcas durvis, kora dziedājums vai kāds cits maģisks spēks baznīcu naktī ļaudis no malu malām vilināja Auces novada Īles virzienā. Nedaudz pārsteigts par pasākuma lielo popularitāti ir arī pats šī pasākuma vaininieks Inns Teterovskis, kurš neslēpj prieku arī par vietējo iedzīvotāju izrādīto lielo interesi. Atbrauc pirmie jau ar autobusu 6. Es saku, mums mēģināt, mēs kaut ko gribam pamēģināt, bet es sapratu, es jau nevaru cilvēku sastāt ārā. Tad, principā, mums jau pilna baznīca ir jau no 6 vakarā, lai gan viss sākas tikai 7. Un vislielākais prieks tiešām ir pa vietējiem. Viņi nāk, viņi dalās saviem stāstiem. Mans brālis ir dzimis 1956. gadā, un viņš šeit kopā ar kaimiņu puiku ir kristīti. Tā kā vēl 50. gadu beigās, un es domāju arī 60. gadu sākumā, šeit kaut kas notika. Cik tas bija legāli? Ja painteresētos kādos baznīcas arhīvos, noteikti uzzinātu arī šo mācītāju vārdus, un taču tāpat viņiem bija darba stāži un darba dokumenti, kas šeit strādāja. Savu prieku par lielo interesi no ļaužu puses neslēpja arī mācītājs Valdis Vircavs, kurš to nebaidās saukt arī par brīnumu un atzīst, ka turpmāk būs īpaši jāpiedomā, kā Īles baznīcu piepildīt ar cilvēkiem ne tikai reizi gadā baznīcu naktī, jo dievnama durvis ir no jauna atvērtas. Šodien mēs tiešām esam liecinieki tam, kad ideja materializējas, un mēs esam piedzīvojuši lielu brīnumu, kad šī vieta, šī pamestā baznīca, kura kopš 2. pasaules kara ir bijusi pamesta, kad viņa šodien ir pilna ar cilvēkiem, kas grib, kam ir vajadzība, kam ir dvēseliska vajadzība, kam ir sirds vajadzība pēc kaut kā augstāka, pēc kaut kā cēlāka, pēc tās patiesības, ko tikai viens var dot, un tas ir Dievs. Īles baznīcas brīnums pierāda, ka neliels grūdienis no vienas idejas, no viena cilvēka var aizraut daudzus, bet kopā jau var izdarīt lielas lietas.